deg rokas, nepārspīlējot, man tiešām deg roka. Šodien mums ir izbraukuma filmēšanas diena, tāpēc mums ir iespēja iztestēt pēdu un roku sildītājs. 12 stundas darbojas, kā redzēsim. No sākuma viņš ir jāpatur gaisā, un mēs paturēsim. Tur rakstīts, ka maksimālā temperatūra ir 68 grādi un tā vidējā 50. Es nezinu, es ceru, ka man roka neaizdegsies. Man deg rokas, nepārspīlējot, man tiešām deg roka. Viņš sāk darboties apmēram pēc 20 minūtēm. Tā kā, ja tu zini, ka tev būs jāstrādā ārā, var ielikt viņu jau laicīgi. Pasties, kā es uzsildīju krūzīti, viņi pilnīgi kūp no šiem roku sildītājiem. Rokas tiešām ritīgi sildi, ir karsti. Ar pēdām ir tā, ka es pagaidām vēl to efektu tik ļoti nejūtu. Es jūtu, ka tur ir mazliet silts, bet varbūt man ir vienkārši ļoti salīgas pēdas, vai arī vienkārši ne tie labākie zābaki. Es sapratu, ko es nepareizi izdarīju. Tur instrukcijā ir rakstīts arī uz pēdu sildītājiem, ka viņi ir mazliet jāpatur gaisā, un tad viņi ir jāliek iekšā, un tad viņi sildīs. Es viņus ieliku uzreiz, un līdz ar to man nesildīja, laikam, tā kā vajadzētu. Es novilku zābakus, mazliet paturēju, un tagad ir ok.